Čau, puiši, paskatieties! Šis izskatās pēc sporta auto riteņa, bet tas nav tikai sporta auto, tas ir Lamborghini ritenis. Tāpēc es atnesu šeit savu milzīgo magnētu, un mēs makšķerēsim ar magnētu tieši šeit, lai redzētu, vai šeit ir vēl kaut kas no Lamborghini. Ko? Ak jā, puiši, robotam ir taisnība. Skatieties, tas izskatās pēc riepas nospieduma un izskatās, ka sporta auto ar pilnu ātrumu devās tieši tajā virzienā. Un pēc nolaišanās te ir salauzts Lamborghini ritenis. Ak, mans Dievs, puiši, tas ir traki. Īsts Lamborghini ritenis peld tieši šeit. Tas ir traki, es nevaru noticēt savām acīm. Tātad zem ūdens varētu būt visa mašīna. Tāpēc mašķerēsim ar magnētu tieši šeit. Ko tu ar to domā, sakot, ka šis nav parasts Lamborghini? Subway Surfers? Šis ir Subway Surfers Lamborghini zem ūdens? Kāpēc tu tā domā? Labi, paskatīsimies video. Ārkārtas ziņas. Izskatās, ka Džeiks no Subway Surfers ir lielās nepatikšanās. Savā YouTube kanālā viņš sāka tiešraidi, kurā nozaga sarkanu Lamborghini un pēc tam to noslīcināja. Pašlaik nav zināms ne viņa veselības stāvoklis, ne atrašanās vieta. Kas tas bija, robotiņ? Tas ir izdomāts! Nē, es tev neticu. Tāpēc es iemetu savu magnētu un izskatās, ka kaut ko jūtu. Puiši, zem ūdens kaut ko jūtu. Hoho, tas ir milzīgs un smags. Varbūt tas ir viss Lamborghini no ūdens. Mēģināsim to izvilkt ārā. Ak, mans Dievs, tas ir traki. Tas ir tik liels un smags. Un izskatās, ka zem ūdens ir kaut kas sarkans. Ak, mans Dievs. Vai jūs to redzējāt, puiši? Izskatās, ka... Ak, nē, es to pazaudēju. Nē, bet tas vēl joprojām ir šeit, puiši. Bet es tur zem ūdens redzēju Lamborghini zīmi. Ak, mans Dievs, tas ir... Paga, kas? Džeik? Ak, mans Dievs, tas ir neprāt. Paskatieties uz šo atradumu. Ko? Jā, tu man kaut ko stāstīji par Subway Surfers un Džeiku. Tātad tu gribi teikt, ka šī Lamborghini pieder Džeikam no Subway Surfers? Ak, mans Dievs, tas ir traki. Bet mēs tiešām atradām Lamborghini zīmi tieši šeit un vēl vienu zelta vērša Lamborghini zīmi. Bet man vēl joprojām vajag izdabūt visu mašīnu ārā no ūdens. Mēs dabujām tikai riteni un motora pārsegu. Jā, mums vajag stūri un citas lietas. Nē, ko? Džeiks ir briesmās. Džeiks brauc ar Lamborghini un tagad viņš ir zem ūdens. Es tā nedomāju. Bet jebkurā gadījumā turpināsim mest, jo man nerūp Džeiks. Es gribu dabūt visu Lamborghini. Tātad Lamborghini aizlidoja no turienes tajā virzienā, tāpēc turpināsim mest magnētu tieši šeit. Es sajūtu kaut ko ļoti smagu, vai ne? Jā, tieši tur. Atkal, puiši, paskatieties, cik stipri mana virve ir saspringta un cik daudz burbuļu iznāca. Varbūt visa mašīna varētu iznākt ārā? Ak, ūdens! Ak, tas kustās! Tas kustās, puiši! Noteikti! Ak, mans Dievs! Jā! Ak, es izvelku visu Lambo no ūdens! Ak, nē! Nē! Es kaut ko pazaudēju! Bet tomēr uz mana magnēta vēl kaut kas ir. Šobrīd šķiet, ka kaut kas nāk ārā no ūdens. Pagaidi, kaut kas jauns. Kas? Jā, es mēģinu. Aizveriet. kaut kas dzeltens. Ko? Šis ir dēlis. Surfa dēlis. Un Džeiks, kāpēc tu esi tik laimīgs? Tu esi Subway Surfers fans? Ak, mans Dievs, tas ir traki. Robots mīl Subway Surfers. Čāļi, pastāstiet, kāda ir jūsu mīļākā mobilā spēle? Ierakstiet komentāros. Man tiešām interesē, bet ne tāpēc, ka man īsti nepatīk Subway Surfers. Hei! Robots smējās. Bet, puiši, tas izskatās pēc Trikija un Džeika surfa dēļa. Tas ir traki. Tā kā tu joprojām domā, ka viņiem varētu būt nepieciešama mūsu palīdzība? Labi, turpināsim mest magnētu. Varbūt Džeikam un Trikijam no Subway Surfers vajag mūsu palīdzību. Vai varbūt... Labi. Es metīšu, lai pārbaudītu, bet mani vairāk interesē Lamborghini. Labi, metīsim tajā pašā vietā, nu jā. Redziet, puiši, mana virve šobrīd nav saspringta. Tā ir brīva, pilnīgi brīva, bet vienā konkrētā punktā,
Kaut kur sāk parādīties burbuļi, ja es jūtu spriedzi, mana virve ir saspringta. Tikai nedaudz. Skatieties, es domāju, ka šis ir tas punkts, kur visa Lamborghini atrodas zem ūdens. Tātad, jā. Jā, tas iznāk ārā. Tas nāk. Paga, kas tas ir? Ak, mans Dievs! Neticami, vai tā ir stūre? Ak, jā! Ak, mans Dievs! Lamborghini stūre! Es to izvilku no visas mašīnas ar savu magnētu. Jā, tā ir ļoti bēdīga situācija. Tas ir tik slikti, jo tagad šķiet, ka Lambo ir sadalīts gabalos. Mums ir motora pārsegs, mums ir ritenis un mums ir arī stūre, bet tas noteikti ir Lamborghini simbols. Tas ir ļoti slavens un ļoti grezns. Bet, puiši, tomēr visas šīs detaļas maksā daudz naudas. Viens šāds oriģināls Lamborghini ritenis varētu maksāt ap 1000. Tas ir ļoti labs atradums, vai ne? Jā, es atceros Džeiku no Subway Surfers. Jā, turpinām mest, turpinām iet uz priekšu. Jā, labi, ja tu gribi mest. Beidz to darīt, dod man magnētu. Roboti, tu esi tik stulbs, muļķīgs bots. Labi, atgriežamies pie mašķirēšanas ar magnētu. Jā, es cenšos nomest vienā un tajā pašā vietā. Cenšos mest vienā konkrētā punktā. Jo jā, tieši šeit mana virve ir saspringta. Un tieši tur mēs redzam burbuļus. Tas nozīmē, ka šī ir vieta, kur Labi. Klusē. Es mēģinu dabūt to lietu ārā no ūdens. Nē, joprojām nav Lambo. Tas šķiet daudz vieglāks. Tātad paskatīsimies. Paskatīsimies, kas tā varētu būt par lietu. Oho, kaut kas ir. Pagaidi, kas tas ir? Izskatās pēc kastes. Oho, kas tas ir? Ak, mans Dievs, tā ir kaste no spēles, vai ne? Ak, mans Dievs, tas nav nekas. Kāpēc tu esi tik priecīgs? Ak, mans Dievs, robots ir tik stulbs. Ko jūs domājat, puiši? Vai tas ir labs atradums? Un kā tas ir saistīts ar Subway Surfers? Apskatīsim, kas ir iekšā tajā kastē. Oho, tā ir atslēga. Wow, kāpēc tu esi tik priecīgs? Ak, mans Dievs, šī ir stulba atslēga. Tai nav nekāda sakara ar Lamborghini. Mēs vēl meklējam. Hei, pārstāj to darīt. Ak, paldies Dievam, tas nav nekas. Ak, tas peld vispusē. Labi. Es metīšu vēlreiz. Hei, es izņemšu to lietu no ūdens. Ļauj man dot tam nedaudz laika, labi? Labi, atstāj mani mierā. Es turpināšu mest, lai dabūtu ārā Lambo vai varbūt Džeiku no ūdens. Labi, jā, čaļi, katru reizi, kad es metu tur iekšā, paskatieties, kā mana virve pievelkās, jā? Tas nozīmē, ka visa mašīna ir tur zem ūdens. Nē, atkal tā pati sajūta. Nē, uz mana magnēta vēl joprojām kaut kas ir. Tas nozīmē, ka es atkal noplēšu kaut ko no Lambo. Es cenšos būt pēc iespējas precīzāks, bet tas joprojām ir smags, puiši. Tā lieta nāk ārā, un tā ir sarkana. Ak, mans Dievs, tā noteikti ir vēl viena detaļa no Lamborghini. Un te ir uzrakstīts Subway Surfers. Tā ir Lamborghini durvis. Ak, mans Dievs, puiši, paskatieties, tas ir traki, vai ne? Jā, tāpēc tagad es sāku ticēt robotam. Šīs tiešām ir Subway Surfers durvis no sarkanā Lambo. Vienkārši paskatieties, cik slikti tas ir bojāts. Tas ir pilnībā ielocīts un pārklāts ar rūsu. Tas nozīmē, ka trieciens krītot ūdenī bija traks, vai ne? Jā, robotam ir taisnība. Mēs joprojām nezinām, kas ir noticis ar Džeiku vai Trikiju. Abi bija mašīnā, bet šī mašīna izskatās pilnībā iznīcināta. Es nezinu, robot vai Džeiks vēl ir dzīvs vai nē. Tas ir ļoti bīstami. Mēs atradām daudz Lamborghini detaļu, bet tagad man interesē, vai Džeiks vēl ir dzīvs. Tātad metīsim magnētu un iegūsim vairāk pavadienu par to lietu. Atkal, viens konkrēts punkts. Un es kaut ko dabūju, bet tas nav tik smags kā automašīnas detaļa. Tas ir ļoti viegls. Tātad, kas tas varētu būt?
Tas iznāk no ūdens un izskatās oranžs. Pāga, kas tas ir? Vai tā ir mugursoma? Vai varbūt tas ir reaktīvā mugursoma? Ak, mans Dievs, tas tiešām ir īsts reaktīvā mugursoma no spēles, vai ne? Un mēs to atradām zem ūdens. Jā? Tu gribi to izmēģināt? Labi, darām to. Tas ir īsts reaktīvā mugursoma no spēles. Salīdziniet, kā tas izskatās reālajā dzīvē un spēlē. Jā, puiši? Labi, mēģināsim to uzlikt robotam. Uzliec to, es teicu. Labi, tagad ir lieliski. Tātad ir pienācis laiks to izmēģināt robotu. Wow, tas bija traki. Izskatās, ka robots aizlidoja ļoti tālu. Bet es domāju, ka to pašu izdarīja Trikijs un Džeiks iekšā Lamborghini, jo mēs atradām tikai vienu raķešu mugursomu. Bet, cik tev zināms, zem ūdens bija Trikijs un Džeiks. Tātad viņi izmantoja vienu no savām raķešu mugursomām un aizlidoja prom, bet visi Lamborghini ir pilnībā iznīcināts. Tātad zem ūdens joprojām varētu būt palikušas kādas Lamborghini detaļas, un tās noteikti atrodas tajā konkrētajā vietā, noteikti tajā virzienā. Tātad, puiši, ja vēlaties, lai es atrodu vēl vairāk Subway Surfers, Džeika vai Trikijas Lamborghini detaļu, droši rakstiet komentāros un abonējiet manu kanālu. Tas ir labākais atbalsts, ko jūs varat man sniegt, tāpēc lūdzu, es to ļoti novērtēju. Abonējiet manu kanālu, lūdzu. Un ja mēs salāksim 10 000 patīk zem šī video, es varu uzvilkt savu niršanas ekipējumu un doties zem ūdens tieši tur, lai atrastu īstu Lambor zem ūdens. Mani sauc Slavs. Paldies, ka skatījāties! Ja vēlaties redzēt vairāk magnētiskās makšķerēšanas satura, abonējiet Slavs Adventures. Atā!